Čau. Čau. Kā iet? Visu dienu, par galvu vienu. Visu dienu, ja? Jā, mazie. Kā nospēlēja mazie vispār, jā, sāksim ar to? Mazie nospēlēja labi, bet jāatzīst, ka Valmieras komanda pirmo reizi man izbrīnīja tas, ka viņi apmēram spēlēja 4 maiņās. Viņiem daudz, kas spēlē? Tāpēc, kad ir ļoti daudz atnākuši bērni trenēties un arī vecāki, man patīk, ka vecāki ļoti daudz bija līdzi. Mēs drusku pa daudz sametām, varbūt tā. Kā tur bija rezultāti izstāstīt? Nu, 16-6 bija maziņie mums vinnēja, bet... Tas ir U14? Nē, 12. U12? Kāds bija rezultāts U12? 12, 16, 6. 12-6, jā, un... Nē, 16-6. 16-6? Jā. Jā, bet viņi vienu daļu gols pazaudēja, tāpēc, ka viņi nezināja savas vietas, kad, nu kā, trenējušies 2-3 mēneši, mēs jau esam trenējamies jau 3 gadus. Tā nākošie spēlē 14, bet tie, ka prāt vajadzētu strīdās mums pretī ar Zeltīti, iziet 5-0 vadībā. Mēs pasakam, ka jāspēlē tā un tā. Viņi neklaus, viņi paši raud pa savām un beigās 6-3. Nu, uzvarēt. Jā, bet mums bija atkal, tur mums bija īsāks soliņš, mēs bijām tikai 8 spēlētāji. Nē, nu bija tie, kas ir tieši atbilstošiem vecumam, tikai 8, tad mums ņemām klāt. Skaidrs tā, un tālāk, kas bija nākamā spēle? Lielais 16 bija, nu tie, tur jāatzīst, ka līmenis mums ir ļoti stipri atšķirīgs, tāpēc, ka mums ir trenējuši jau kaut kāds 5-6 gadus spēlējuši vasaras līgā un citur, un rezultāts bija, nu, pavisam liels. Nu skaidrs. Tā, un tagad, kas mums te visvairāk pagaidām interesē, tas ir meiteņu rezultāts 4-3, tāda nepārliecinoša uzvara. Nepārliecinoša uzvara, tāpēc, ja paskatās, kas tur mums spēlē, tad mums spēlē no pamats spēlētājām, spēlē tikai 4 tās, kas spēlē augstākā līgā. Es te pārmīju dažus vārdus ar vārdsargu, un vārdsargs teica, ka aizsargs godīgi esot bijuši. Tā ir? Nē, nu, jo 4 iemest tas tā, bet 3 ir ielaist, un man prāt, tas padauds. Jā, nu, aizsargi, mums ir no pirmās, mums bija pilns, no pirmās līgas bija pilnas 2 maiņas no pirmās līgas, līdz ar to iznāca tā, kad aizsargiem drusku uzbļauj, viņi drusku sasaistīt, bet nu nav mums ir ar pieredzi nespēja dabūt to, kad bumbiņa, kad saņem bumbiņu, viņi jākustina un jāskatās uz laukumu, nevis tur bumbiņu un vēl aizsargiem tāds mīnus, ka viņi dzen, un pretinieks tur nolas. Ja tu dzen to bumbiņu, ja tu nekustini viņu, tad nolas uz kur pus, tad tu var radot. Tad var radot tikai mazā liņķī. Skaidrs par to projektu kopumā, kā to šķiet tas ilgspējīgs, tev patīk, nepatīk? Projekts man patīk, un es pat gribētu ieteikt tā, kad vajadzētu vienreiz varbūt iniciatīvi uzņemās Valmiera, un otrais uzņemās Mēskocā. Novads, viņi ir tādi paši atbildes vizīti tur. Cik bieži to varētu taisīt tev? Es domāju, nu, lai nebūtu pārāk, kā sakot, apnīkoši, kas ne vairāk kā 2 reizes gadā. Viens pie vienos, pie otra tā. Nu jā, skaidrs. Nu, paldies! Tev jau tiekamies kaut kad atkal citos apstākļos, citā reizē.